Čau, čau! Es esmu nopirkusi jaunu šujmašīnu. Es vēlos to izpakot kopā ar jums un parādīt, ko tad es esmu nopirkusi. Te ir mana lielā kaste. Tai virsū ir skaista bantīte. Taisnu vai žēl attaisīt, bet nu ko? Ķeramies klāt, taisam vaļā. Griežu vaļā. Vaļā ir. Hopā! Un kas man te ir? Man te ir tāda šujmašīna. Nu, celsim tad visus labumus ārā. Kas tad man te ir? Pirmais, ko es ieraugu, ir šujmašīnas kājas pacēlājs. Ļoti laba lieta. Pagaidām nolikšu malā. Nākamais, ko es ieraugu, ir šis te komplektiņš, kas jau ir ar standarta pēdiņām. Nu, jā, redziet, te ir visādas labas lietiņas iekšā eļļa, spolītes 4 gabalas un arī dažas pēdiņas. Tā. Nu, šis jau būs sarežģītāks process. Pagriezīšu kasti šādi, lai šo visu dabūtu ārā. Tā. Rokturīt varu aizķert. Ceļu. Smaga mašīna. Hopā! Noņemšu jau. Nē, es te kaut ko es aizmirsus. Man te ir vēl kaut kas. Man te ir pedālis. Tik liels pedālis. Nu, vienkārši super. Es nevienai sadzīves mašīnai neesmu tādu pedāli redzējusi. Un vats. Tā. Nu, gan es te paskatīšos. Nekā man vairāk riņķī nav. Un es varu celt ārā. Malā. Un hop. Hopā! Un redz, kur ir skaistule. Redz, kur tā ir. Hopā! Likšu tūlīt uz galda. Šujmašīna ir uz galda, un kastē man ir vēl kaut kas. Man te ir galdiņš šujmašīnai. Vienkārši super, 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 super. Mana skaistule tūplānā. Nu, vienkārši ļoti skaista mašīna. Man ļoti patīk. Nu, jau skaistule tūplānā kopā ar mani. Mēs labi izskatāmies. Un, ko vēl vēlos piebilst, šī ir tātad Bernete B08 šujmašīna, taisnā dūriena šujmašīna. Tikai un vienīgi taisnā dūriena šujmašīna. Šeit nav ne zigzag dūriens, ne jebkāds dekoratīvais dūriens. Attaisīšu pieliekamo galdiņu. Tātad, kur mums te ir. Te daudz nav ko griezt. Taisu vaļā. Ņemu ārā. Paskat, cik liels. Man pat ekrānā tas neieiet. Jā. Super. Man patīk. Un tagad es jums pateikšu iemeslu, kāpēc es nopirku šo mašīnu. Es gribēju atbrīvot vietu savā istabā, jo man te nav pārāk daudz vietas, kur es te šuju, un es gribēju atbrīvot vietu, un es izstūmu ārā no savas istabas rūpniecisko šujmašīnu. Un es nolēmu iegādāties tādu šujmašīnu, kas man būs, ar ko es varēšu šūt ādu, bet tādu šujmašīnu, kas man neaizņems vienkārši lieku vietu. Šujmašīnu, ko es varēšu nocelt kaut kur lejā vai ielikt kādā plauktā, un tad, kad man tā būs nepieciešama, es viņu izlikšu uz galda un šūšu. Pirmais iespējas, ko es jums gribu pateikt, ar ko man viņa uzrunāja. Tie, kas ir šuvuši ar rūpnieciskajām mašīnām, tie to sapratīs. Tie, kas šuja ar sadzīves mašīnām, tie to nesapratīs. Jo šai mašīnai pirmām kārtām ir super regulējams
pēdiņas spiediens. Ja rūpnieciskai mašīnai mēs tur kaut ko griežam uz leju, kaut ko mēs griežam uz augšu, un tad mēs tur domājam, nu, cik es tur pagriezu, cik man tur bija tie apgriezieni, nu, ok, būs ok. Tad šai mašīnai ir cipariņi. Tai mašīnai ir cipariņi, un mēs varam ļoti labi redzēt, šeit ir spiediens pēdiņai. 1, 2, 3, 4, 5. Sarkanā strīpiņa, un es zinu, cik daudz es esmu pagriezusi, un es zinu, cik daudz man ir jāatgriež atpakaļ. Nu, vienkārši kolosāli. Nākamais, kas man uzrunāja, ir šis te diega spriegojuma regulators. Ja rūpnieciskai mašīnai arī mēs tur kaut ko, nu, es varbūt varu sameloties, varbūt, ka jaunākajām rūpnieciskajām mašīnām ir kaut kas savādāks, kā regulē, bet tām, ar ko es esmu šūs, kas ir tā kā vecākas, un ar kādām šuj ļoti daudzas meitenes vēl joprojām un zēni, tām nav šeit nekādi cipariņi, mēs vienkārši regulējām uz sajūtām. Šeit arī ir cipariņi. Nu, kas vēl ir? Protams, ir slēdzis uz atpakaļgaitu, tas ir kā jebkurai, diega nogriezējs ar pogu. Tālāk šeit mums ir, mēs regulējam dūriena garumu, un dūriena garums šai mašīnai ir 6 mm. Tas ir pietiekoši labs. Un, protams, mēs šeit varam ielikt kājas pacēlāju. Tepat viņš arī ir kājas pacēlājs. Un tad jau tā darbošanās ir arī tāpat kā rūpnieciskajām mašīnām, kas man arī ļoti patīk. Ar celi var pacelt augšā pēdiņu. Ko es vēl nopirku komplektā? Komplektā nopirku augšējo pēdiņas transportieri. Šis transportieris ir ļoti daudzām mašīnām atsevišķi nopērkams, bet šis nav tas pats transportieris, ko mēs izmantojam parastajām Berneti šujmašīnām. Šis ir šai mašīnai speciāli domāts augšējais transportieris, lai labāk šūtu. Šai šujmašīnai, par cik tā ir taisnā dūriena šujmašīna, ir pieejami 2 pēdiņu komplekti. Viens no tiem ir brīvroku izšūšanai domātais komplekts, un otrs ir šūšanai domātais komplekts. Un šo te šūšanai domāto komplektu es arī iegādājos. Tātad, kas šajā te komplektā ir? Šajā komplektā ir visas nepieciešamās pēdiņas, ko mēs izmantojam taisnam dūrienam. Tā ir lentes piešūšanas pēdiņa, tā ir teflona pēdiņa, lai labāk varbūt slīdētu pār pa kādu audumu vai ādu. Tālāk šeit ir speciāla plāksnīte, kas ir domāta viegliem audumiem un arī attiecīgi pēdiņi viegliem audumiem. Un 2 veidu rāvēslēdzēju pēdiņas un vēl arī ādas pēdiņi. Ļoti labs komplekts. Dažkārt mēs nopērkam veselu čupu ar pēdiņām un nemaz nezinām, kā mēs viņus izmantosim. Kas ir šajā komplektiņā mazajā, ko mēs izcilājām, kas nāca klāt mašīnai? Tātad ripas, kur mēs liekam diegus, skrūvgrieži. Šis ir tāds komplektiņš, būtu attaisīšu vaļā, kur mēs varam likt, lai mēs pieskrūvējam klāt un nokritas polīte. Šis šeit var pieskrūvēt un var regulēt, lai taisni virzās audums vai āda. Tālāk spolītes, jā, spolītes. Spolītes gan šai mašīnai ir diezgan dārgas, bet, nu, spolītes ir foršas, vieglas. Arī izskatās, kā rūpnieciskā spolīte. Skrūve šim te instrumentam. Jā, tātad te mēs arī kā rūpnieciskai mašīnai un arī overlokiem šīs te, kur mēs varam uzlikt lielo spolīti. Eļņiņa, tādi mazi biedziņi forši. Un mums vēl te ir komplektā adatas. Un ko es vēl pieminēšu, ka šai šujmašīnai, tātad rūpnieciskajām šujmašīnām jau, protams, ir ļoti liela ātruma, bet šai šujmašīnai ir 1600 apgriezieni minūtē, līdz ar to tā arī tomēr ir lielāks ātrums nekā parastai sadzīves mašīnai, līdz ar to ir speciālas adatas. Var likt arī standarta adatas, protams, ko mēs liekam parastajā sadzīves mašīnā, bet ir speciālās adatas, un te nu gan man ir jāuzliek brīvles, lai es jums to pateiktu. Un tā tad šeit ir komplektā klāt HL5
Nu, es neesmu ļoti liels angļu valodas izrunas zinātājs, bet saucās high speed, tātad liela ātruma adatas. Parādīšu. Šis te lielais pedāls, nu, vienkārši man fascinē, nu, vienkārši super. Nu, nekad neaizliks garām kāju. Tūlīt šo arī attaisīšu. Vienkārši ļoti skaists. Hopā! Un tagad es jums nedaudz parādīšu tūplānā, tātad to, ko jau es pieminēju par pēdiņas spiedienu un diega spriegotāju. Tūplānā jūs redzat, kādi ir cipariņi uz tātad pēdiņas spiedienu regulēšanu un uz diega spriegojumu regulēšanu. Pēdiņa. Diega nogriezējs. Un vēl šeit ir superīgs diega spolīša turētājs, kas jau ir jau pie mašīnas klāt, un diegu vadīkla. Izvelkam ārā, un mums te ir viss jau gatavs. Super! Šī mašīna ir smaga. Viņa ļoti labi turās pie galda, tāpēc arī, kad es šo mašīnu testēju, es nejūtu šujot ādu nekādas vibrācijas, tas man arī uzrunāja. Nu, un tagad, protams, ir jāķerās klāt pie šūšanas, un tad jau es jums parādīšu reāli, kā tā šuj. Tā kā līdz nākamajai reizei.